Aplausi Diānai, paldies! Labrīt, paldies, kad taisīju šo prezentāciju. Domāju, ka man vajag paplašināt domu gājienu visam publiskajam sektoram, kad vajag informāciju iedot kaut ko tādu, es domāju, tikai Latvijas robežās, lai padomā bišķi plašāk. Tā kā prezentācijā būs daudz informācijas, tā skaitā tekstuālās, lasam, domājam līdzi, pēc prezentācijas klikšķinam linkus. Pirmais slaids. Katra projekta mērķis, katra PPP projekta mērķis ir īstenot to projektu pēc izdevīgākiem noteikumiem, maksimāli īsā termiņā un labākā kvalitātē. Un skaidrs, ka publiskajam sektoram resursi ir ierobežoti. Ierobežoti finanšu resursi, ierobežoti cilvēku resursi. Un ņemot vērā to, kad ir jāizteno arī Eiropas Savienības fondu projekti, tad jau vairāk ir stipri ierobežoti resursi cilvēku ziņā un kompetences ziņā. Bet arī saprotam to, kad jebkuram publiskajam sektoram pārstāvim, tātad jābūt gādīgam saimniekam, tomēr jāizdomājas par to, kad tai domāšanai jābūt ilgtermiņā, tādai kvalitatīvai, pēc iespējas plašākai, lai saprastu, kā tomēr mēs varētu samazināt kopējas projekta izmaksas un sasniedzot mērķi ar tiem resursiem, kas ir publiskajam sektoram. Un iespējamais risinājums ir šīs PPP instruments apvienojumā ar Eiropas Savienības fondu atbalstu. Un tas, kas būtu nepieciešams, vajadzētu apzināt tad visu iespējamo instrumentu, ko var apvienot ar publisko-privāto partnerību, lai padarītu šo projekta investīciju vēl lētāku, vēl izdevīgāku publiskajam sektoram. Ko dod mums PPP instruments? Tā skaitā, tad Eiropas Savienības fondu projektu ietvaros ir svarīgi projektu realizēt termiņā, jo ir paredzētas visādas finanšu disciplīnas, ir paredzētas komisijas auditi visdažādākie, kas brauc un skatās, vai projekti ir realizēti laikā, vai viss ir kārtībā. Tad PPP ir tas instruments, kas palīdzēs izbūvēt jaunus projektus vai uzlabot esošo infrastruktūru termiņā. Noteikti tā būs augstākā kvalitāte, jo par PPP projektu ietvaros visi tātad domā ilgstoši, jo publiskajiem privātajiem partneriem šis projekts tālāk būs arī jāuztur, bet būs jārisina visas problēmas, kas ir saistītas ar šī projekta izbūvi. Tas nozīmē, ka projekts sākotnēji tiks projektēts, tiks izbūvēts augstākā kvalitātē. Attiecīgi ilgtermiņa perspektīvē, tur 20 vai 30 gadu laikā, ņemot vērā to, ka privātajam sektoram šis viss arī būs jālabo, ja kaut kādi nolietojumi ir, jo pretējā gadījumā netiks saņemts pieejamības maksājums, uzreiz jau sākotnēji projekts tiks izbūvēts augstākā kvalitātē, kas ir milzīgs punkts. Tiešām infrastruktūra tiks izbūvēta augstākā kvalitāte, kas ir ļoti nozīmīgi. Tātad kvalitatīva ilgtermiņa uzturēšana, tas ir ļoti nozīmīgs punkts, jo kas notiek ar PPP projekta beigās? Parasti tas tiek nodots publiskajam sektoram un kvalitātei jābūt labai. Diezgan augstā kvalitāte šis objekts ir jānodot atpakaļ, jo publiskais sektors nav ieinteresēts pieņemt graustu, un pēc tam atkal veikt kapitāla ieguldījums kaut kādā kapitālā remontā. Atkal šis ir pluss publiskajam sektoram, par ko ir jāizdomājās, un tad šī PPP instrumenta apvienošanā ar fondu atbalstu, tad šī ir savas lētākās naudas pieejamība, jo principā Eiropas Savienības fondu atbalsts padara projektu lētāku. Te nākamajos slaidos es apkopoju plānotās 21-27 perioda, Eiropas Savienības fondu perioda atlases, kas ir svarīgas, un ieliku speciāli tādas atlases, kur dažām pat nav izstrādāti ministru kabineta noteikumi. Un kas te ir interesanti, nedaudz paskaidrošu, tātad IPIA un APIA, tas ir ierobežotā projektu atlase, kur ierobežotās atlases ietvaros tiks uzaicināti finansējuma saņēmēji iesniegt projektu iesniegumus.
Tas nozīmē, ka publiskais sektors saņems uzaicinājumu piedalīties šajā atlasē, un projekta iesniegums būs jāraksta un būs jāiesniedz Centrālajai finanšu un līguma aģentūrā. Tas ir svarīgi. Un savukārt APIA, šeit var redzēt, ka tas pirmspēdējā rindiņa, ja, pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšana. Tur pieejami 26 miljoni. Tā ir APIA, tātad pašvaldības atklātā projekta iesnieguma atlase. Pašvaldības savā starpā cīnīsies, būs konkurss. Projekta iesniegumi, kādā stadijā būs iesniegti visu ok, viņi savstarpēji būs konkurss, un tad atlasīs tās projektu idejas, kuras būs atbilstošākas vērtēšanas kritērijiem. Un te, kas ir interesanti, tātad plānošanas periods, jauns, plānotās atlases, kādas ir, paskatāmies, šeit ir ļoti svarīgi, kas ir finansējums saņēmējs. Latvijas valsts radio un televīzijas centrs 10 miljoni, gandrīz 11 miljoni. 5G infrastruktūras izbūve, ja? Zaļie risinājumi principā. Nākamais ir energoefektivitātes paaugstināšana valsts ēkās. 86 miljoni. Tā ir tiešām liela nauda, ja? Un tā ir ierobežota projekta iesnieguma atlase. Tātad valsts ēku pārvaldītāji un lietotāji tiks uzrunāti projekta iesniegumu iesniegšanai. Ja? Tā būs jāraksta, būs jādomā. Un principā mans vēstījums, ka jau šajā brīdī, kad ministru kabineta noteikumi vēl nav izstrādāti, ir jāpadomā nedaudz plašāk. Ir jāpaskatās varbūt nevis tikai energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, bet jāpaskatās plašāk, kādas vajadzības vēl tajās ēkās ir. Ko varētu apvienot un iekļaut šajā PPP sadaļā. Lai mēs domājam vairāk kompleksi, nevis tikai par fondu daļu, ja, kas ir jāapgūst un atkal jāraksta projekts, ak, Dievs, nezinām, ko tur likt, ja, bet padomājam plašāk, kādas ir reālas vajadzības. Ja, ja vajag, var uztaisīt energoauditu, paskatīties, kas tur slēpjas. Reāli publiskajam sektoram katrā šādā projektā vajadzētu apzināt visas vajadzības. Ne tikai to, kam tiks pieejama šī fondu nauda, ja, bet papildus vajadzības katrā objektā, lai saprastu, vai tur ir iespēja arī PPP projektam. Nākamais slaids arī turpinājums. Šeit arī var redzēt ļoti labi autotransporta direkcija un multimodālās sabiedriskā transporta tīkla izveide. Atbildīgā iestāde ir satiksmes ministrija, 75 miljoni, tiešām milzīga nauda. Velo infrastruktūras attīstība, ja, kur ir pieejami 22 miljoni. Elektrotransporta līdzekļiem paredzēti lieljaudas uzlādes punkti. Zaļais kurs tagad visur Eiropā ir aktuāls. Šeit arī ir paredzētas investīcijas 32 miljoni. Bez emisiju transporta līdzekļu izmantošanas veicināšana pašvaldībās, ja, tur būs atklāta atlase. Tur arī ir 20 miljoni. Principā iespējas ir, un kad pēc šīs konferences, pēc tam jūs taisīsiet vaļā manu prezentāciju, es ceru, ka taisīsiet vaļā un skatīsieties, tad pievērsiet uzmanību finansējumu saņēmēju kolonnai. Ir jāpadomā, vai tiešām jūs esat apzinājuši visas vajadzības. Ja kas, zvaniet, mēs palīdzēsim, mēs mēģināsim nokonsultēt un palīdzēt jums varbūt identificēt katrā objektā papildus kaut kādas vajadzības, lai saprastu, vai tur tiešām ir PPP. Ir iespējams apvienot šo PPP ar Eiropas Savienības fondu atbalstu. Tā kā Eiropas Savienības fondi periodā 2021-2027 nav tā kā vienīgās iespējas, ja, atbalstam, ir arī atveseļošanas fonda pieejams finansējums. Tātad šīs ir plānotās atlases fondā. Ja, šobrīd šī pirmā rinda, šobrīd jau atlase viena ir bijusi, ja, bet būs arī otrs uzsaukums. Pašvaldības ēku infrastruktūras uzlabošanai. Tur būs pieejami aptuveni 11 miljoni. Ja, atkal redzam Latvijas valsts radio un televīzijas centru. No atveseļošanas fonda atkal ir pieejami 12,5 miljoni, kas arī ir diezgan liela nauda. Ja, tad nākamais pašvaldību atbalsta programma izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveida un aprīkošana 30 miljoni. Un nākamais ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojumu noturību un nepārtrauktību. Tad šīs pasākums paredz 64 miljonu atbalstu.
visur noteikti ir jāvērtē, vai PPP ir iespējams. Mēs no savas puses, protams, arī uzsāksim sarunas ar iespējamiem šo projektu īstenotājiem, lai varētu identificēt arī PPP projektus un saprast, kā līdz tiem varētu tikt. Bet jebkurā gadījumā šis viss padara jebkuru investīciju projektu lētāku. Ja? Investīcijas ir lielas, paredzamais finansējums ir liels, nauda projekta ietvaros paliek lētāka. Tas nozīmē, ka ilgtermiņā maksājot pieejamības maksājumu, arī tas maksājums nebūs tik liels, jo fondu daļa noseks kaut ko. Ja, tad svarīgs atbalsta instruments arī finanšu instrumenti. Neviens varbūt nav aizdomājies tik plaši, kad PPP var apvienot ar finanšu instrumentiem. Tātad atveseļošanas fondā ir paredzēta Altuma programma, kur finansējums ir gandrīz 43 miljoni. Finansēšanas fonda izveide Ziemas īres mājokļu būvniecībai. Tad tur ir divas būvniecības projekta finansēšanas iespējas, kur Altums to finansē. Tātad finansējuma saņēmies ir Altums, ja? Savukārt gala labuma guvējs, kas iet pie Altuma, ir nekustamā īpašuma attīstītāji. Ja? Tas arī ir tāds ļoti, ļoti svarīgs punkts saistībā ar zemes īres mājokļu būvniecības jautājumiem. Tur ir iespējams divas būvniecības projektu finansēšanas iespējas, kur Altums būvniecības projektu finansēs sadarbībā ar citām finanšu institūcijām, vai arī Altums finansē projektu bez citu finanšu institūcijas līdzdalības, tātad 95% apmērā. Kas ir svarīgi, es nepieminēju pie iepriekšējiem slaidiem par atbalsta intensitāti. Nākamajā fondu periodā, 2021–2027. gads, tur praktiski visās atlasēs, manuprāt, izņemot vienu, atbalsta intensitāte ir 85%, kas ir ļoti daudz īstenībā. Ja, par to ir vērts aizdomāties. Šeit, kā jau minēju, ir daudz linki no manas puses salikti, pēc tam, kad izmantosiet prezentāciju, noteikti paklikšķiņāt. Ja? Un attiecībā uz īres mājas PPP projektiem mēs analīzi esam veikuši. Analīze ir pieejama mūsu mājaslapā, linku arī ieliku. Ja kāds skatās, kas plāno īstenot projektu vai ir projekta ideja attiecībā uz zemes īres mājokļu būvniecības jautājumiem, ja, izveidi, tad noteikti paskatieties arī šo te analīzi PPP griezumā un valsts atbalsta griezumā. Tad vēl viena programma, kas ir pieejama Altumā finanšu instrumentos, ir aizdevumu programma. Šie jau ir veci ministru kabineta noteikumi, bet visu laiku tiek papildināti, grozīti. Ja, un tagad plānotie grozījumi, kad investīciju aizdevumu maksimālais apmērs saimnieciskās darbības veicējums tiks palielināti līdz 5 miljoniem, kas diezgan svarīgi ir. Ja. Un papildus pievērsiet uzmanību tiem avotiem, ja, kas ir reāli pieejami. Tātad Altumam ir pieejami 110 miljoni eiro. Ja? Nepiemērojot 110 miljoni eiro atbilstoši normatīviem aktiem par valsts aizdevumu izsniegšanas apkalpošanas kārtību, nepiemērojot aizdevumu riska procentu likmi. Tātad izdevīgi nosacījumi 110 miljoni. Plus papildus Altumam ir iespēja piesaistīt vēl papildus resursus no starptautiskajām finanšu institūcijām, kas ir 75 miljonu apmērā. Visi šie skaitļi ir paredzēti šajos noteikumos, tātad aizdevumus ir iespējams piešķirt, atbalsts ir pieejams. Pati ar Gatas Sniedziņos runājusi, viņš teica tā: Diana, ja ir pieprasījums, mēs varam izdarīt visu, ko. Ja vajag, izgrozīsim ministru kabineta noteikumus. Galvenais, lai ir pieprasījums pēc produkta, mēs izdarīsim visu, kas ir iespējams, lai varētu atbalstīt un piesaistīt finansējumu. Tā kā šeit arī gata kontakti, ja kādam ir kādi jautājumi vai radās idejas saistībā ar šo programmu, tad noteikti arī var sazināties ar viņu. Viņš visu pakomentēs, atbalstīs ar saviem padomiem un informāciju par šo finanšu instrumentu. Ja skatoties plašāk uz investīciju piesaisti, šodien jau izskanēja to, ka mēs sadarbojamies ar vairākām bankām. Šeit es esmu apkopojis informāciju, cik EIB ir investējis no 2003. gada līdz 2023. gadam un kādos sektoros. Investīcijas ir diezgan lielas, sadarbība ir laba.
Un nākamais, ko es gribētu pieminēt tieši finanšu instrumentu kontekstā, ka ir ļoti laba pieredze, ir laba prakse. Slovākijas apveceļa projekts, Bratislavas apveceļš, kas 16. gadā ir ieguvis Eiropas gada PPP darījumu balvu. Projekts ir milzīgs, un tur ir PPP projekts apvienots ar finanšu instrumentiem. Tātad šeit ir informācija par šo projektu un arī tā skaitā dažādi linki. Ļoti, ļoti laba prezentācija YouTube, kā šīs projekts tika būvēts, kā viņi tika no augšējas bildes līdz apakšējai bildei. Jā, un kā mēs varam redzēt, tad EIBA daļa šī līguma ietvaros ir 426 miljoni eiro. Šeit tika piesaistīts mezenīna aizdevums 27,8 miljoni eiro, ko izsniedza Slovākijas investīciju holdings, izmantojot kohēzijas fondu finansējumu, kas ir iegūts 14. gadā. Un šīs ir tas pamata secinājums, kas tiešām ļauj domāt plašāk, plašāk skatīties uz visu infrastruktūru, uz objektiem. Var apvienot ar fondiem, var apvienot ar finanšu instrumentiem, dabūt naudu uz lētākiem nosacījumiem, un tas ir pareizais ceļš, kas padara šo infrastruktūru lētāku. Vēl viena ideja padomāšanai, saprašanai. Tātad prezentācijas sākumā pieminēju, ka ir finanšu resursu trūkums valsts sektoram, publiskajam sektoram noteikti ir. Ir arī cilvēku resursu trūkums. Kapacitāte nav pieejama, ja projekta īstenotājiem, kaut kādas attīstības daļas vadītājiem vai projekta īstenotājiem ir jāuzraksta projekts. Visi ķerās pie galvas, nezinu, kā tur visu uzrakstīt to projektu iesniegumu, nesaprot, kā uzrakstīt FEA, viss liekas pa sarežģītu. Pie tā mēs strādājam kā kompetences centrs, lai to procesu visu pātrinātu, standartizējam dokumentāciju. Pamazām tas prasa laiku, bet ejam uz priekšu. Bet, kā Mārtiņš minēja, sadzirdot PPP, mums jāuzraksta, labi, laikam tomēr nedarīsim. Pilnīgi nepareiza domāšana, tieši otrādāk. Rekur slaids padomāšanai. Elena projekts. Šis projekts tiek īstenots programmas apvārsnes 220 ietveros. Mērķis ir veicināt enerģētikas un klimata mērķu sasniegšanu. Atbalsts investīciju projektiem 3 nozarēs notiek: enerģija, ilgspējīgas mājas un ilgspējīgs transports. Vēlāk izskaidrošu arī, kas tur slēpjas katrā no šī posma, bet svarīgi, kas ir Elena projekts, ir šīs te atbalsts dokumentācijas izstrādē. Tiek komplektēta komanda, kas palīdz sagatavot iepirkuma dokumentāciju, kas palīdz veikt energoauditus, sniedz juridiskās konsultācijas, sniedz tehniskās konsultācijas, piesaista būvniecības ekspertu. Tas ir šis atbalsts, kas ir pieejams Eiropā sākotnēji projektu dokumentācijas izstrādē. Un, kas ir interesanti, viņi, protams, ir ieinteresēti energoefektivitātes projektos. Tātad, ja tas ir apgaismojuma projekts, Elena būs ieinteresēta. Ja tas ir publiskā transporta projekts, viedā enerģija, CO emisiju samazināšana, Elena būs ieinteresēta. Kas ir interesanti, tas ir grants. Grants līdz 90% atbalstam no attiecināmajām izmaksām. Un tas var būt no 1 līdz 3 miljoni eiro projektu ietvaros, uz ko var pretendēt. Bet, kā jau minēju, viņus interesē šīs 3 nozares. Transporta, višķi laikam paiešu atpakaļ. Tātad ilgspējīga enerģija, kas varētu būt valsts ēku būvniecība vai apgaismojuma projekti. Ilgspējīgs transports, visi uzlādes punkti, ātrās enerģijas uzlādes punkti, vai kaut kādi risinājumi pilsētās attiecībā uz elektromobīļu lietošanu, infrastruktūras sakārtošanu. Tas arī viss der, visu interesē. Avotu pieliku arī klāt. Ja kādu interesēs vairāk šī informācijas, noteikti varēšu padalīties ar slaidiem, noteikti var atsūtīt e-pastu vai pienākt, kas ir klātienē pie manis. Es parādīšu jums šo te prezentāciju.
no Elena projekta īstenotājiem, lai sniegtu lielāku ieskatu. Un, svarīgi ir tas, ka šo te finanšu resursu trūkumu un cilvēku resursu trūkumu reāli var atrisināt. Iepriekš atkal kā gādīgam saimniekam, sapratot savas vajadzības. Ja, un iespējas ir, iespējas atbalstu saņemt ir ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā. Un šeit pieliku klāt arī dažādus linkus, kur šīs atbalsta iespējas var meklēt. Aicinu izmantot. Un, kā jau Mārtiņš teica, joprojām strādājam Rīgā. Bet šeit pieliku arī e-pastus. Mums kompetences centram ir izveidot savus e-pasts ppcfla@cfla.gov.lv. Tur noteikti sūtiet savus jautājumus. Mēs mēģinām maksimāli operatīvi atbildēt. Ja jums jautājumi par manu prezentāciju vai jebkādi citi jautājumi saistībā ar PPP, droši rakstiet, zvaniet. Atbildēsim, palīdzēsim. Paldies, Diana. Paldies. Uzreiz teikšu, ka visas prezentācijas jau šobrīd ir aģentūras mājaslapā pieejamas, tā kā jums kaut kas piemirsies, droši to dariet. Diana, jautājums slaidām, vai fondu termiņus un mērķus var salāgot ar PPP termiņiem un mērķiem, lai projektu īstenotu laikā? Es domāju, ka noteikti jā, to var izdarīt. Jo vairāk, jo sākumā visdrīzāk Eiropas Savienības fondu projekta mērķis, bet, kā jau minēju, es tieši tāpēc arī ieliku plānotās atlases, kur ministru kabineta noteikumi dažās atlasēs pat nav izstrādāti. Ja? Tas nozīmē, ka tagad ir tas brīdis, kad mēs jau sākam domāt arī PPP virzienā un pēc tam salāgojam. Un PPP ir tas rīks, kas palīdzēs šo Eiropas Savienības fondu projektu īstenot termiņā un laikā, jo pretējā gadījumā publiskais sektors nemaksās pieejamības maksājumi, jau kaut kas nebūs sasniegts. Ja? Tad, principā, tas smagākais, kas jāizdara un kas ir jāizdara kvalitatīvi, ir projekta sagatavošanas posms. Tātad, un principā viņi pārklāsies, jo finanšu ekonomiskais aprēķins ir tāds savs biznesa plāns, kas var noderēt arī projekta iesnieguma rakstīšanā. Tā kā tie procesi var iet paralēli un pat pārklāsies. Un līdz ar to arī projekta īstenošanas termiņi, Eiropas Savienības projekta īstenošanas termiņš un PPP projekta īstenošanas termiņš noteikti var tikt salāgot. Jā. Kādēļ publisko ēku energoefektivitātē nepiemērojam energoservisu uzņēmumu piesaisti? Finanšu sektors finansētu privāto ESCO. Grantu varētu izmantot citur. Jā, bet par ESCO projektiem un par PPP apvienošanu ir jādomā tādā griezumā, ka ESCO projekti tomēr ir balstīti uz šo energoefektivitātes ietaupījumu. Ir jāpadomā, bišķi PPP griezumā ir jāiekāp arī tā privātā partnera puse un jāsaprot, privātajam partnerim 20 vai 30 gadus ir jāuztur objekts. Kur mēs nopelnīsim? Uz energo ietaupījumu, kādā veidā mēs ietaupīsim uz energo ietaupījumu samazinājumu 20 gadus. Kā tas ir domāts? Ja piemēram ir iespējama ESCO īstenošana PPP kontekstā, tad tam vajadzētu parādīties finanšu ekonomiskajos aprēķinos, ka šī alternatīva ESCO plus PPP ir iespējama. Bet tas ir tāds diskutabls jautājums, jo tur tomēr tas fokus ir tikai uz energo ietaupījumiem. Kas noteicis, ka naudas saņēmēji ir valsts un vai valsts kapitāla sabiedrības? Ja saņēmējs tāds var būt, tad jāskatās, kas noteikts ir pašu dokumentos, jo PPP likums nosaka, kas var būt projekta īstenotāji, valsts kapitāla sabiedrības arī var būt projekta īstenotāji. Ja, tur jāapskatās precīzāk regulējums, tas ir iespējams. Paldies, autori. Viens jautājums. Paldies, Diana. Paldies. Diana arī ir būs šeit visu dienu. Jūs droši varat viņai vaicāt, ja kaut kas ir vajadzējums. Visiem veiksmīgu dienu. Paldies. Iesākusies labi.